Nu ko, otrā daļa 124. Mercedes projektam ir pienākusi. Iečkojiet, kādu numurzīmes dabūju. Bišķiņ tā noskaitīja, saskaitīja Mercedesen. Un dabūju 124. numuru, kur vāks ir sācis pats krist lejā. Atsperīt visticamāk ir atvienojusies kaut kur. Tas arī ietilps tagad mūsu darāmo darbu sarakstā. Nu, kādu laiku ir pastāvējis. Skatīsies kā 603. Turbo Lex. Kur salons jau pagājušu vasar tika savests kārtībā. Tur, diemžēl, man nekas netika safilmēts, nebija tāds plāns to darīt, bet te bija vienkārši milzīgs caurums, tur atspers spīdēja un griesti bija vēlīgi nokarājušies. Un tur bija izdedzināts caurums beņķī, kāds metinot bija sadedzinājis. Tā kā, nu, viss ir pa skaisto tagad. Visās plasmasas trūka, kur viena aizvien vēl trūkst. Baigi grūti tā jau dabūt tieši tādā brūnā tonī visu ir. Tāpēc varbūt, ka būs jādabū melnā krāsā šis. Vai nu jāpārkrāso, vai arī jāuzliek abās pusēs brūns, lai ir vienādi. Bet no oriģināli tā nav bijis, it kā gribētos, lai ir tā kā ir oriģināls. Tā kā tā. Skatīsimies, kā tas šis mums darbosies tagad. Jā, stūri tāda, kaut kāda tāda. Gribētos nārdī stūrīt uzlikt. Šī ir vispār, es nezinu, kas stūri. Uz kaut kādas BMW varētu būt šī tāda uzlikt. Tā. Vēl šeit izsildās. Mercedes ir Mercedes, pats saprot. Pirms lielajām būvniecībām, pārvērtībām jāizbrauc neliels aplīts, jāpakustina. Kur skatieties, kāds man piekariņš uztaisīju. No īsta Mercedes-Benz logo oriģinālā. Izgriezts. Kur tika samainīts arī displejiņš. Šitais arī ir bišķiņ bojāts, bet tomēr daudz labāks kā bija iepriekšējais, bet man rāda, ka ir 41 grāds ārā. Tā kā, nu, kaut kā nešķietā pēc sajūtas. Visticamākais kaut kāds devējs tur arī ir beigts. Tā kā tā. Tā kā tā. Ja tā kā traks turbo dīzels. Švīdzina ar savu importnieku. Reku man pašlaik ir šī tāda magnetola iekšā, blaupunkts, kasešnieks. Viņam tur problēmas tādas, ka viņš tur reizēm pogas nerieģē un tā. Tad rekur bija Ziemassvētku dāvanā saņēma šī tādu, kas laikam izrādās ir GL Mercedes magnetola. Un kaut kāda Amerikā ražotā. Un štel tāda, ka viņš prasa radio kodu dabūju, bet vadot viņš ir nepareizs un ir diezgan liela, tā kā, nu, ticamība, ka tas ir īstais kods, kas ir dabūts, jo divās vietās viņi tādu iedeva. Un tāpatās nav atbildes, visticamākais viņam ir mainīts kods kādreiz jau. Tā kā tas ir tās skumīgs faktors. Iepriekšējie kaut kādi darboņas vizuālo skatu jau ir sataisījuši. Nav ideāli, bet nav arī slikti nemaz. Tā kā kaut kādi baigie apelsīni nav novērojami. Diezgan labi nolakots un viss tā plus-mīnus labi izdarīts. Tā baigi neredz pat kaut kādas vietas, kur būtu špaktelēts un
tons ar tāds, sakrīt pa lielam. Jo, laikam, vienīgā detaļa, kas nav krāsot, nezinu, kāpēc ir kapots. Reku pēc švīkām var redzēt. Bet tā, tons tā, kā atšķirās, bet, tādā labā saulē tikai to redz. Tā kā, jā, laikam vēl arī jumts nav krāsots. Bet tā ir pa skaisto. Bet, tūlīt sagāzīsim uz sāna un paskatīsimies, kas ir apakšā. Tas ir šīs sezonas galvenā rubrika būs. Kā slācītim vēderā. Būs vēl kaut kādi tehniskie darbi, tur eļas, sūcis visādas ir un tā. Iespējams vēl izlemšu. Es vēl, tur sliecos tur uz manuālo vai atstāt automātu. To nākotne rādīs. Atkarīgs kādam mērķim šis auto tiks atstāts. No sākuma viņš tika ņemts ar domu kā drifta projekts. Par cik 3-litrīgais turbo iekšā. Un tā, bet beigās tā kā bišķi žēl paliek tādam nolūkam šitādu autiņu. Tā kā visticamākais pagaidām plāns ir vienkārši vasaras, tā kā daily auto retro. Kā teikt, man jau 124. vairāki bijuši, šis ir kaut kāds 4. vai 5. Bet, beidzot pie manis ir nonāca 3-litrīgā turbo versija arī. Tā visu laiku ar 2,5 atmosfēriskajiem. 1,2-litrīgais vēl bija. Bet, tikai dīzeļi, protams. Tā kā tā. Stiklu vēl samainīju. Pagājušu sezonu bija galīgi izšķaidīts. Dabūju pa velti, pašam bija jāizgriež tikai. Paldies, Edža, tev par stiklu. Un izgriežot stiklu, rāmīši bija galīgi sarūsējuši, tā kā vairākās vietās. Cik varēja, cik bija manās spējās, visu rūs iztīrīju ar pārveidotājiem, nomauc epoksīdu gruntīm, visu. Cik vien labi varēja tajā brīdī. Un jā. Daudz visāds detaļas trūka, tur logu tīrītāji mehānismi nebija, plasmas visādas trūka motora telpā, salonā, tas viss tika salasīts, salikts. Tā kā tā, viss ir pa skaisto. Priekšā skaļruņi bija oriģinālie, iekšā galīgi izārdīti. Viņi tur pilnīgi bija galīgi beigušies. Vai te redz iekšā? Tur ir ražotāji aizmirst, bet uzsūtīju caur eBay, laikam, vai AliExpress, caur eBay, laikam, it kā ķipa no Vācijas atsūtīja, un bija tā kā skaļruņi tieši tā kā paredzēti 124. priekšā, tieši tā kā tai vietai. Un turpat bija līdzi tā kā kontaktiņš tekerīši, kas vienojās kopā ar oriģinālo Merša kontaktu. Tā kā nebija tur nekādas lodēšanas un izolācijas jātais, nekādas tādas muļķības. Viss tā smuki caurumā, tajā urbumā ielikās skaisti krūgu caurumu, viss sakrit, viss skaisto. Skaļruņi visticamākais ir paredzēti laist caur pastiprinātāju, es pieļauju domu, jo viņiem bija kaut kādi 180 vai 280 vati bijis jau aizmirs. Bet viņi pagaidām pieslēg pat taisno pie magnetolas. Skan labi, bet nav bass. Principā tur rītīgie smalkie nāk ārā, tur ir pīkselīši pa vidu. Un rekur iepriekš jau ir ielikti. Es biju izņēmis ārā, apskatījos vienkārši ļoti augstas kvalitātes Pioneer. Made in Japan rakstīts virsū. Tā kā ir oriģinālie un arī kaut kādi 280 laikam bija maksimālā jauda. Šitie skan labi. Bass arī normāls nāk un tā. Tā kā tā mūzika plus mīnus ir. Ir doma varbūt kādu mazu subīti vēl ielikt. Nākotnē visu rādīs. Labi, ķeramies pie lietas. Labi, sāksim ar salona izņemšanu šajā pusē. Pa lielam mums vajag izņemt šo te krēslu. Tur paklājas, pa lielam tos salona audums jāskatās, ja viņi smuki ņemās ārā izņemt. Ja nē, tad normāli pacelt uz augšu, kaut kā pārlikt pāri. Jo mums pa lielam sākumā darbošanās būs ar šīs te puses grīdu. Un visticamākais, ka varbūt pat nevajadzēs celt augšā.
Es jums varu tīri tā parādīt. Lai jūs saprotat, kas te ir, kur ir slieksnis. Šitais mums jāmaina. Ķipa jau kāds te ir darbojies, bet nu, ne manā stilā. Un nekur grīda. Nu, priekš apskats jau varbūt, ka saietis, nezinu, bet man gribas, lai tas viss izskatās bišķiņ skaistāk. Nu, iepriekšējā pirmajā daļā jūs redzējāt, kur es dabūju to grīdu. Tā, nu krēsls jau kaut kādu otro reizi izņemts ir atkal. Nu, vispār šī te auto laikā pie manis. Nu, kas te man te aizkritis ir? Kaut kur mēs esam bijuši. Un iet tādi, ka te aizmugurē nemaz nebija pieskrūvēts tas krēsls. Viņš tā kā tur ģorgājās, ļurkājās, bet pa lielam te jau viņi it kā varēja pieskrūvēt. Nav tā, ka tās vietas būtu izpūšas. Tad tā, nākamais solis ir laikam secība tāda josta, stojka. Jā, šitais man arī ir melnā krāsā. Nebija vispār. Tāda šitie te audumi, voilaki. Varbūt arī aizmugurējies krēsls apakš. Tā kā tā. Tā, plus mīnus viss ir izravēts. Mums par laimi tieši pa šo pusi iet visi kabeļi, caurulis. Bet nu, to jau zināju. Un nu, šo es pavisam neņēmu ārā, jo nav jēgas. Jo izskatās, ka mums darbošanās pat nebūs pa visu grīdu, bet tā kā pa pusi, kaut kur līdz šejienai iespējams. Te jau redz, ka rekur ir oriģinālais reliefs. Te ļoti iespējams tiks sveikā cauri tikai ar kaut drūsas tīrīšanu un gruntēšanām. Maksimums kaut kāda maziņa ielāpiņa būs. Mums galvenā darbība ir šī te josla, kur var redzēt tās loksnes, kur ir sametinātas. Tā kā jā, te vēl būs dūšīgi jātīra, vai arī man šķiet, ka šīs lonžerons man arī bija. Varbūt, ka ja viņš man ir visā garumā, tad viņu arī nomainīsim. Lai viņš tur vispār negrib rūsēt. Rekur kaut kas šausmīgs ir darīts. Vienkārši kaut kas. Kas ir tās vispār? Kaut kādi 2 punkti reāli pielikt knapi. Bet tas ir oriģināli griezts pušu. Es sapratu. Šis ir bijis griezts pušu, rekur te, šitais vaļā, lai varētu kabeļus pacelt uz augšu un sametināt šito. Nu jāsaka vismaz labi, ka cilvēks domāja, lai nesabojā kabeļus, bet nu varēja taču izurbt ārā visu šito izņemt vai kaut kā, nu es nezinu. Nu kaut kādas iespējas taču ir. Mūsu variantā mēs šito arī mainīsim, jo viņš ir reku sabojāts. Urpsim nost, viņš mums ir. Man tā šķiet, ja ir, tad mainam. Un tā tad cīnījušies bērni ir kaut ko restaurējuši. 124 ir. Tā kā jā, nu, šis ir mūsu darāmais. Es tā kā domāju, baigi tur necensties dalīt kaut kādās tā kā, nu, principā vienkārši viens etaps, kā es pienāku pie šīs mašīnas, un tas, ko es izdaru, to izdaru. Un tas arī ir tā kā viena daļa. Nu, tad, teiksim, nākamajā reizē, kas pienākšu, nezinu, vai tas būs rītdien vai kādu citu dienu, kas pienāku pie mašīnas, atkal visu, ko es izdaru, tos uzfilmēju. Un tas arī tad ir atsevišķa daļa. Un šim te Mercedes projektam iespējams viņas būs tādas daudz, jo pagaidām izskatās, ka šī mašīna būs mana mašīna. Tā kā te iespējams viss kaut kas ar viņu notiksies. Jā, un šo tikai pacēlu, atsēju vienkārši rekur
lai man nav jāņem visu konsolu ārā un otra puse, pilnīgi nevajadzīgi. Tad tikai šito iespējams apklāsim te visu ar kaut ko, lai ka mēs te darbojamies, lai mums te nepiegružojās viss pārāk šausmīgi. Tāpēc tam liela tīrīšanas darba būs jātaisa. Tā kā tā, tagad pa lielam tagad sanāk, es vēl izdomāšu, bet es ticamāk, ka es urpšu nost šito te krēslu stiprinājumu. Tad skatīsimies, ko ar kabeļiem varam izdarīt. Visticamāk, arī pacelsim uz augšu vienkārši. Un, lai gan aizmugurē kaut ko bišķi prātīgāk gribētos izdomāt. Nu, un tad sāksim apmēram plus mīnus zīlēt, kur griezīsim, kur negriezīsim. Kur mums kabelīši atnāk uz šo te bloku. Šis man šeit nebija tā kā centrālajai atslēgai, jo man šeit, ka tur bija, zem šitā te bija centrālās atslēgas bloks. Šis ir kaut kāds, nezinu, pagaidām mums tas nav aktuāli, bet pa lielam iemūžinu, lai pats atcerētos, kurš tekerīši bija. Tā kā tā. Zin kā, es visu laiku darbojos, jā, un aizmirsu pēc mazliet to kameru ieslēgt, bet no vienas puses varbūt arī labi, jo nav pārāk gari tā kā tie materiāli, bet pa lielam upgrades ir tāds, ka rekur paneļus izņēmu, tos penālīšus rekur iet vadi. Šiten 2 vadi laikam un vakuma caurule ir šeit iekšā uz durvīm. Kur vadi aiziet, nezinu. Ceru, ka ne uz priekšu. Bet to mēs sapratīsim, izgriezīsim kaut kontrolu caurumu. Un tād šie te vadi iet rekur, kast izņēmu, un nācās arī izņemt atzveltni. Rekur aiziet vadi šeit, vadi iet, ienāk iekšā rekur, un kur nu kurais aiziet. Rekur šie aiziet, rekur šeit, šito jau es atvienoju. Te viens aiziet uz slēdzeni šito, otrs aiziet uz otru lampu. Tā kā ņemu tagad šito plasmasu nost. Te ir tādi izraujās ārā. Rekur vēl šitien viņi tādi ir te malās. Tad šitos dabūšu nost, atvienošu tos vadus. Kur te vēl masa jāatvieno. Un pie degvielas bāks devējam vats ir. Un bļāviens tur vēl kas aiziet uz mūziku laikam. Kročīt ir ko darboties un vēl uz bagažnieku aiziet. Šitais arī jāņem nost. Viss kroči jāņem nost, lai var atvienot tos vadus. Un šis varbūt atnāk uz šito spuldzīti, iespējams. Aizinu, to vēl uzzināšu. Katrā ziņā ļoti daudz, kas jāizjauc, lai varētu pa skaisto izņemt vadus. Nu, iespējams, varbūt visus pat, tā kā visu nejauks. Tikai tā, lai var pavilkt, iespējams. Nu, es vēl izdomāšu. Un, lai viņus var diezgan augstu pacelt augšā, atsiet kaut kur. Jo pilnīgi viss, laikam, jaukt ārā, bišķiņ neprātis šeit. Bet, nu jā, tā es te darbojos. Tā plasmasa noņemta. Motorītim šitam slēdzējam. Vats štekers te ir atvienots. Kaut kur tur, kuroč vats ir, rekur. Un rekur lampai. Gribās izvilkt, bet te kaut kas ir pievienots. Nezinu, vai pat taisno, vai kaut kāda masa tā ir. Un patīk, nenormāli patīk 124. meršiem štekeri. Lielākā daļa štekeri ir tā, ka nav nekāds tā kā, tikai kāds, nu, parasti var dzirdēt no cilvēkiem tā kā visāds viedoklis tur. Oi, jā, bet tur redz Japāņiem, teiksim, ir tik forši izdomāt štekeri, tur tās tipas ikretkas kaut kādas tur, nu, ka tur paspiež tās kājiņas tur.
Un tad, teiksim, tur vāja, bet redz, tur, teiksim, tur sābiem ir, no sābām ir tā, ka, ķipa, izvelk, tā kā, kaut kādu tādu, tā kā izbīdi parasti un izņem štekeri, it kā kruti, vai ne? Bet reāli, man liekas labāk patīk šitais, ka štekers vienkārši ir, viņi vienkārši noņem, nu, tā kā izrauj. Nu, tā kā nav nekādas kretkas, nu. Viņš vienkārši ir uzsprausts, viņš turās normāli. Nav tā, ka viņi, ķipa, būtu kaut kā, viņš varētu kaut kā ķipa nokrist, ja? Vai arī, ka viņš varētu kaut kādā veidā ķipa būt grūti noņemams. Nē, vienkārši šitā te paļurkā un nost. Nepareizi arī nevar uzlikt, jo vienmēr kāds kaut kur šeit ir tāda tā kā vadīkla. Un viss elementāri. Un tas, ko vēl es gribēju parādīt, skaties, gribēju atvienot kaut kādu ķipa konkrētu pinu, nav problēmu, kur, skaties, ar vienu roku filmējot. Vienu pusē tāķē, otru atver vaļā, izņem, kuro vadu vajag. Mūsu gadījumā brūnais. Ļoti labi, ka ar video atcerēšos, kur viņš bija. Vienkārši izņem ārā. Jā. Un viss. Nekāda problēma vispār. Izņemam ārā viņu. Šos ieliekam atpakaļ. Lai kaut kur kaut kas nepazūd. Bišķiņ ērtāk. Tā kā tā arī, kur pār plasmas noņemt. Te atvienot štekers. Kaut kur te viņš vēl ķerās bišķi. Iestrēga. Velkam ārā. Šie te vadi, kas nāk uz bagažnieka vāku, lai nebūtu tajā atškarējās, kaut kur jāvelk viņa ārā. Rekur kādreiz ir mainīts bagažnieks. Visticamāk, ka te viss ir krāsots. Un rekur ir savienojumi pa vidu uztaisīti. Tā kā es nevilkšu tur visu ārā, es atlodēšu vienkārši vaļā šos vadus, pēc tam salodēs apakaļ. Rekur jau attaisīju izolācijas un rekur ir 2 brūni vadi un 2 tādi arī, nu, pelēki ar kaut violas vienādiem marķējumiem. Un šie 2 savstarpēji, tas ir kaut kāds 5. vads. Un, lai es viņus nesajauktu, nu, nevar zināt, varbūt tur kaut kāda Ziemassvētku eglīte sāksies. Tad vienu brūno vadu atzīmē ar izolāciju un šos te arī ar izolāciju savstarpēji. Nu, lai es viņus nesajauktu vietām. Redz, kur izņēma arī plauktu ārā. Šos te abus plauktu, lai normāli tiktu klāt un saprast, kas tur notiek. Tā saka, vienreiz kārtīgi, nevis 100 reiz ļēvi. Un redz, kur tas vads, kas nāk uz gaismiņu bagažniekam. Piesēju pie viņa drāti un vilkšu vadu ārā, jo pēc tam es skatījos, ka vadu būs diezgan sarežģīti ielikt. Bet drāts man jau būs. Pēc tam es atkal piesiešu pie drāts vadu. Drāti izvilkšu ārā, viņi man tur paliks iekšā. Un tad es, nu, nebūs jāatškarējās. Bet te visur citur izskatījās, kad varēs bez tā. Ja kad ir daudz caurumi, tur varēs bez drātīm tādām. Un šitais te vads, kas bija pielodēts, bija te pa āru uzlikts. Un visur apkārt notīts ar izoleni. Reāli, bet realitātē tam vadam visticamākais, nu reāli loģiski, domāju, būtu jāiet pa iekšu caurulē. Tā kā arī cik tur tā darba bijis cilvēkam izbāzt cauri drāti. Bet nu labi, to mēs izdarīsim. Nu ko, slavas mirklis ir pienācis. Visi vadi no visurienes ir atvienoti. Te biju šo lampu vēl un uz logu apsildi. Tas viss ir atvienots, izvilkts ārā. Tas ir tre, kur man patīk, redzi kā, ja kāds ir līdz stumbas un tā pa skaisto ielicis, ja kur tādas vietiņas ielicis. Baigi eleganti ar āmīšiem viss saskrots. Bet oriģināli mēdz nākt šeit komplektācijās kaut kādās stumbas. Un apsies grib ielikt, nav problēma. Izņemam ārā vāku, skrūvējam iekšā. Baigi stilīgi.
Mercedes ir Mercedes. Pats saproti. Labi. Patiesības mirklis. Slavas mirklis. Vai sauc kā gribi to. Iznāc tur kaut kāds tur. Pa daudz bišķi, laikam. Pa daudz vadu. Priekš tādu caurumu. Vēl pa vienam visticamākais. Galā vēl štekeri gan jau būs. Tie ķersies. Stibinājums mums. Labi, nefilmēšu nevar padarboties. Tā, nu tik tālu vadi ir izņemti, bet šis te vēl teorētiski mums traucē, jo mēs vēl domāsim, cik tālu mēs te griezīsim, bet kaut kur šeit griezīs, tāpat tas ir skaidrs. Un nākamais solis, es domāju, urbjam nost šo te. Tā, nu šis te lonžerons saucamais ir izrauts ārā, neko jau daudzās vietās ir tik plāna grīda, ka vienkārši izskrita cauri te viss. Tā kā ļoti iespējams būs kaut kāds tas fragments, jāmaina kaut kā tā, un tad šitā. Es tā pieļauju, vēl skatīsimies. Jo, nu jā, te sanāk tajā lonžeronā iekšā kaut kā akumulējās mitrums, tad šī te vieta baigi sapūst. Teiksim, kur nebija lonžerons, tur reāli ir laba grīda sānos. Te reāli ir lupatās viss. Tā kā jā, principā šodienai metu mieru. Pulkstens ir 1 dienā jau. Un šis principā ir kaut kāds 3 stundu darbs pa lielam, bišķi mazāk laikam. Un pa lielam 3 stabilas stundas. Tā kā 4 stundas pa vidam vēl paēd. Un tad šī ir otrā daļa sauksies. Un tad kaut kad jau būs 3. arī. Un tā tālāk. Un jā, vēl daudz lietas šodien jāizdara. Daudz darāmā visu laiku ir, tā kā šim te laiks ar kaut kur jāatrod pa vidam.